Šodien mācīsimies, kas ir elektriskā lauka darbs, pašas pamatlietas, bet vispirms izmantosim Zemes smaguma spēku jeb gravitācijas lauku paveikto darbu. Un cilvēks tur rokās bumbiņu noteiktā augstumā. Tātad šeit ir noteikts augstums un apzīmēsim to kā H1, jo bumbiņa tiklīdz tiks palaista vaļā un nokritīs, piemēram, uz zemes, tās augstums būs izmainījies. Un tas vairs nebūs H1, bet būs H2. Un šeit bumbiņu faktiski cik stipri tā var nokrist uz zemes, vai kā viņi nokritīs zemes, raksturo potenciālā enerģija. Potenciālā enerģija šajā gadījumā ir vislielākā, jo šeit ķermenis vēl nekustās. Un šo potenciālo enerģiju raksturo noteikti lielumu. Un viens no tiem lielumiem ir te arī uzrakstīts, tas ir augstums, H. Un otra lieta, kas raksturo, ir spēks. Un spēks šajā gadījumā ar cik lielu zeme viņu grib pievilkt pie sevis klāt. Tātad F, un tas būs smaguma, jeb Fs. Un sanāk, ka potenciāla enerģija ir atkarīga no smaguma spēka, kas šeit ir viens noteikts lielums, un šeit viņai ir tieši tikpat liels lielums. Tātad šeit smaguma spēks būs tikpat liels kā te. Tātad Fs nemainās. Bet mainās augstums, un tāpēc mēs varam rakstīt šeit tādu trīsstūrīti, jeb deltu, un tas nozīmē, ka šī potenciāla enerģija to raksturo augstuma izmaiņu. Un, ja mainās augstums, tad mainās arī potenciālā enerģija. Un šajā gadījumā tas, kas nodrošina, ka šī bumbiņa nokritīs, ir zemes smaguma spēks. Un līdz ar to viņš paveic darbu. Tas ir līdzīgi, kā jūs paceltu bumbiņu no zemes, vai jūs paņemtu, noceltu to no skapja, jūs arī veiktu darbu. Un sanāk, ka darbs ir vienāds ar potenciālās enerģijas izmaiņu. Un ļoti līdzīga, vai varētu teikt praktiski identiska situācija būs šādā elektriskā laukā ar pozitīvu lādiņu. Un mēs zinām, ka pozitīvs lādiņš, ja tas nonāk šādā elektriskā laukā, tas pārvietosies elektriskā lauka intensitātes līniju virzienā. Un šis elektriskais lauks ir homogēns. Tas nozīmē, tas ir viendabīgs, un tāpēc šīs līnijas arī ir savilkts viena otrai paralēli. Un šai punktā šim lādiņam arī piemīt potenciālā enerģija. Varētu teikt, ka tas grib nokrist uz negatīvi lādētās virsmas. Un arī šeit potenciālo enerģiju raksturo spēks, par kuru mēs runājām iepriekšējā video par elektriskā lauka intensitāti, un arī tas atrodas kaut kādā attālumā, lādiņš atrodas kaut kādā attālumā D no negatīvās virsmas, piemēram, D1. Un teiksim, pēc kāda brīža pārvietojoties, ka lādiņš ir nonācis šeit, tam ir attālums D2. Un starpība starp šiem abiem attālumiem tātad būs delta D. Un līdz ar to potenciālā enerģija ir izmainījusies arī ar šādu attāluma izmaiņu. Un šis elektriskais lauks ir paveicis darbu, lai lādiņu pārvietot no šī punkta uz šejieni, un to raksturo šis veiktais attālums. Tātad mēs varam rakstīt, ka potenciālās enerģijas izmaiņa ir vienāda ar paveikto darbu. Tātad tā mums ir viena no tādām darba pamatformulām elektriskā laukā. Bet kas notiktu, ja mēs šādā elektriskā laukā ievietotu negatīvu lādiņu? Mēs zinām, ka tas pārvietotos virzienā uz pozitīvo, šo sieniņu vai plāksnīti, bet tā veiktais attālums, ko tas būtu veids šīs pārvietošanās rezultātā, vienalga būtu delta D. Un līdz ar to, ja negatīvs lādiņš pārvietojas elektriskā laukā, jāatcerās virziens,
bet potenciālās enerģijas pamatformula pēc būtības nemainās. Jā, bet kas notiek, ja, piemēram, lādiņš nepārvietojas par šādu taisni, bet pārvietojās, piemēram, līkloķu? Un, teiksim, tas varētu izskatīties šādi. Viņš aiziet uz šejieni un beigās nonāk šajā punktā. Tas neko pēc būtības nemaina, jo šis lādiņš vienalga ir pārvietojies no šī punkta līdz šim punktam. Jūs arī varat paņemt mājās uz krēsla, piemēram, uzlikt grāmatu, paceļot no šejienes un uzliekot viņu tādu virsū, un jūs varat paņemt to grāmatu, aiziet baigos līkumus un nolikt šeit. Bet darbs, ko jūs būsiet izdarījuši, abos gadījumos būs vienāds, jo attāluma izmaiņa būs šī te. Tas būtu šādi gadījumi, bet kas notiek, ja lādiņš pārvietojās, piemēram, paralēli plāksnītēm? Ja mēs šādā elektriskā laukā ievietotu, piemēram, negatīvu lādiņu, un tas pārvietotos tādā virzienā, tad tā potenciālās enerģijas izmaiņa būtu 0. Kāpēc? Tāpēc, ka potenciālā enerģija elektriskā laukā ir atkarīga no attāluma izmaiņas. Un šai gadījumā attālums starp plāksnītēm nonākot, piemēram, negatīviem lādiņiem šeit, nemainās. Cik tālu viņš ir tagad, tik tālu viņš ir šeit. Un delta D būs 0. Ir vēl viena situācija. Situācija tāda, ka, piemēram, šis lādiņš, kas nonāk elektriskā laukā, paņemsim, piemēram, pozitīvo lādiņu, var pārvietoties ārēji spēku ietekmē pretēji iepriekš minētajai loģikai. Tas nozīmē, ka ja šeit viņš pārvietojās elektriskās laukas intensitātes virzienā, kas būtu normālos gadījumos, ārējo spēku ietekmē tas dažreiz var pārvietoties pretējā virzienā. Ja viņš pārvietosies pretējā virzienā, tad veiktais darbs būs negatīvi džauli. Un tas ir tāpēc, ka šis darbs tiek veikts pretēji elektriskā lauka darbam. Tas ir līdzīgi kā cilvēks mājas sagraujot arī dara pretēju un arī negatīvu darbu. Tas ir pamats elektriskā lauka darbu. Protams, ir jau punktēļ lādiņš un dažas citas lietas, bet tas jau citos video.